gājienā. Varbūt arī, ja jūs sekojat visam tam, kas šeit notika, arī sniedzot tādu kopsavilkumu šīs konferences gaitā dzirdētajam, redzētajam, bet ar spriedumu par kritērijiem. Tātad, kā mums vērtēt to, kas notiek Vecrīgas ainavā? Lūdzu, varbūt sāksim ar Krastiņa kungu, kurš bija visnotaļ aktīvs konferences dalībnieks. Paldies. 5 Jā. minūtes. Šodien vispirms vēlreiz sveicināt visu kolēģi un ļoti pilnā zāle. Jautājums, acīm redzot, ir ļoti aktuāls, jo šķiet, ka šobrīd no uzmanības centra Vecrīga ir nedaudz izslīdējusi kopš tā brīža, kad uz viņu vairs neatiecās savu specifiskie plānošanas dokumenti. Bet aktualitāte nav mazinājusies. Acīm redzot, tāpēc, ka pašreizējais Rīgas vēsturiskā centra saglabāšanas un attīstības plāns iekļaut plašāku teritoriju, un varbūt, kad nedaudz kaut kur ir nonivelējis Vecrīgas īpašo nozīmi, un tā pašā laikā vienu otru ārkārtīgi tādu subjektīvu risinājumu ir iekļauts šajā projektā, kur viens otrs no tiem jau ir īstenots, un acīm redzot izsauc arī plaša publikas zinām neapmierinātību. Un te jāņem vērā, ka plaša publika jau ir tā vairāk vai mazāk predeterminēta. Visu jauno uzņemt vismaz ar piesardzību, vai ne jau ar kaut kur iepriekš pieņemtu negatīvu vērtējumu. Arī šodienas referātu noklausīšanās laikā un publikas uzdoto jautājumu sakarā iezīmējās pilnīgi pretēji vērtējumi, pilnīgi pretējs redzējums par vienu un to pašu parādību. Un šeit, mēģinot tajā laikā fiksēt nedaudz šos vērtējumus, tad es piezīmēju divas tādas ļoti svarīgas, manuprāt, atziņas attiecībā par Vecrīgas un vispār par kultūras vidas kopumā, bet šajā gadījumā tīpaši par Vecrīgas vidas izpratni. Un viena no tām ir, kad acīm redzot ir jāsaprot, kā laika gaitā ir tapuši vidē pārveidojumi. Un ja tie ir mērķtiecīgi īstenoti cilvēku apzinātas darbības rezultātā, un tos īstenojot abūs struktūrā nav ieviesuši kādu nekvalitatīvu izmaiņu, tad šīs izmaiņas par katru cenu nav jālika vidē. Ar to es domāju, populārs piemērs minot, nav pa katru cenu jāmarķē zudušā ēka pamati, nav pa katru cenu jāmēģina kaut kur iezīmēt, kur kādreiz tecēja upe, vai uzbūvēt bastionu, ko cilvēki kādreiz ir mērķtiecīgi nojaukuši kā vidas traucējošu elementu. Tas ir viens princips. Otrs ir, ka šie vides pārveidojumi ir radušies stihiski, vai arī nejaušību rezultātā. Lielākoties tās ir katastrofas, vai mums zemestrīču nav, plūdi arī neko nav aizskalojuši, tā ir karadarbības rezultātā. Un tā parasti ienes destruktīvas izmaiņas vidē. Mēs jau daudz runājam, ko Otrais pasaules karš ir nodarījis Vecrīgai. Un šeit jāsaka, ka tās destruktīvās izmaiņas nedrīkstētu tikt leģitimēts neatkarīgi no laika. Ja tā ir destruktīva izmaiņa, tad viņa tāda objektīvi ir un paliek. Minot konkrēts piemērs, tie ir šodien analizētie Līvu un Strēlnieku laukumi. Neviens no viņiem nav laukums pēc arhitektoniskās telpas izpratnes, pēc laukuma definīcijas. Laukumam pilsētu telpā ir jābūt saviem konkrēti aprakstāmiem, nosaucumiem, izprotamiem, uztveramiem, telpiskiem ietvariem. Un šeit ļoti skaisti citēju profesoru Artūru Krūmiņu kādreiz izteikumā, ko Vecrīga ir pievilcīga, ka ik uz soļa, ik vietā mums acu skatu kaut kas saista,
Viņi nekur nav atvērts bezgalībā izgaistošas skatu perspektīvas, kad ir vai no ielas pagrieziens, vai iela beidzās ar šķērsielu, vai šur tur fonā paceļās baznīcas tornis. Tā ir cilvēki gadsimtu gaitā ilgi un apzināti veidot vide, kuru, diemžēl, jau 30. gados pasludināja par it kā nejauši tapuši, it kā mūsu nacionālajā mentalitātei svešu vidi, tad sāka jaukt nost apūvi starp Melngalnām un tagad jau 11. novembra krastmalu. Bija šī te plašā iecer, ko Caunas kundze tik skaisti nodemonstrēja starp Audē ielu un 13. janvāra ielu, faktiski nojaukt visu, tur atstājot vienu Danaņštērnām, Reiternām un reformātu baznīcu. Vispār jau pasludināt par mūsu kultūrai un mentalitātei svešu. Paldies Dievam, tas nenotika, bet to, ko nepadarīja cilvēki savām rokām, un tā varbūt būtu tiešām gan apzināti virzīt, bet, protams, ļoti diskutabla pieeja tai lietai. To izdarīja karš lielā mērā. Tātad pamat kriterijs ir... Tagad ir jautājums, ko ar visu to darīt? Kā to atjaunot? Un tāpēc pamat principu es mēģināju fiksēt, ka mūsdienu celtnieciskai darbībai mērķtiecīgi ir jāuzlabo vides kvalitāte, gan funkcionāli, gan estētiski, gan kultūrvēsturiski, bet to darot, ir jābūvē atbilstoši vides, konkrētā gadījumā Vecrīgas, mērogam un raksturām. Un katra laikmeta pienesumam ir jābūt laikmetīgam, jo atveidošana ir viltojums. Šeit arī ir jāsaprot, ko mēs rekonstruējam. To vārdu rekonstrukcija šodienas sanāksmes gaitā jau vairāk vai mazāk korekti lietoja. Sākumā viņš vēl iegāja apritei ar to jēdzienisko saturu, ka rekonstrukcija apzīmē vides pārveidošanu. Rekonstrukcija ir uzbūvēšana no jauna. Un Melngalnām ir tāda veida rekonstrukcija, kas ir no jebkura viedokļa pamatot. Tie ir jautājumi, kurus jau 2000. gadā fiksēja starptautiskā dokumentā Rīgas harta par vēsturisko celtņu atjaunošanu, kad viņa ir pieļaujama, kad viņa mērķtiecīga un attaisnojama, un kādiem jābūt priekšnosacījumiem, lai to darītu. Varbūt neiedzināsimies sīkāk. Laiks, diemžēl, ir ierobežots, tad profesors Krastīņš vēl varēs izteikties turpmākā diskusijas gaitā. Jā, tātad laikmetīgums un rekonstrukcija. Tā, varbūt es tagad iedotu vārdu Burkovska kungam, kā Pučiņa projekta līdzautoram. Tātad, kādi kritēriji tika likti jūsu projekta pamatā? Kritēriji bija galvenie. Tātad Vecrīgas situācija Rīgas pilsētā, Vecrīgas attieksme pret pārējo Rīgas centru, vispār pret Rīgu, viņa attīstības, Vecrīgas attīstības vēsture, un visu šo atsevišķo ēku plānu izvērtējumu, fasāžu izvērtējumu, kā rezultātā, kā lai saka, tika šis te strādāts pie reģenerācijas projekta, realizācijas, šie momenti, lai saka, tāda visu šo minēto momentu integrācija, kuras rezultātā mums veidojās pirmie priekšlikumi. Tad bija arī tā laika sabiedriskās apspriedes, gan arī Arhitektu savienībā, gan Celtniecības institūta zālē, laikam 82. gadā, kur, protams, neviennozīmīgi tika vērtēts viens vai otrs priekšlikums. Diemžēl pagaidām es nezinu, kur ir palikusi viss tā fiksācija, jo tas tika kādreiz ierakstīts magnetofona lentē. Kā nu kurš toreiz uzskatīja, varbūt kādreiz šie
laika gaitā, jau kas pagājuši 30 gadi, ir mainījušies šies te uzstādījumi, vērtējumi, bet, tad, kad 83. gadā projektu apstiprināja, neskatoties uz visām tām peripetijām vai pretrunām, tomēr tika pieņemts tas galējais lēmums, kurā tātad viens no galvenajiem momentiem ir, kā vien iespējams atainot projektā Vecrīgas, vispār Rīgas tapšanu laika gaitā. Tas ir šīs te fortifikācija sistēmas izveida Torņu Trokšņu ielā, kā lai saka, centra atjaunošana, sirds atjaunošana, kā Jurijs Vasiljevs izteica. Mēs tagad esam gatavi ķerties pie Rīgas sirds operācijas. Un funkciju sakārtošanas ziņā, tātad tas bija sakarā ar 67. gada ģenplānu un centra detālu plānojumu, kad Vecrīga ir pasludināta par aktīvu Rīgas centra sastāvdaļu funkcionālā ziņā. Un šeit lielāka vērība tika pievērsta tātad kultūras un izklaides funkcijām, valsts pārvaldes un vietējo pašvaldību funkciju izvietojumam, rekreācijai un arī transporta kustības reorganizācijai, pilnveidošanai. Jā, paldies. Jā. Paldies. Tātad